Un tagad, dāmas un kungi, šajā mūsu rīta sesijas noslēguma daļā es vēlos pieteikt Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāna Jura Rozenvalda īpaši šim pasākumam sagatavotu lekciju. Un es vēlos, lai jūsu aplausi skan arī viņam. Jā. Un es ceru, ka jūs uzzināsiet daudz saistošu un interesantu. Lūdzu, Jura. Paldies. Tā, cienējamie kolēģi, atzīšos, es pārbaudīšu, jā, darbojās, vai? Jā. Atzīšos, es esmu nedaudz satrauks divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām es sen neesmu runājis tik lielas un kvalificētas auditorijas priekšā. Tas būtu pirmais, jo mums tās auditorijas ir mazliet mazākas. Otrakārt, es mazliet jūtos satrauks tāpēc, vai mans mazliet ar nodomu veidots tāds teorētisks stāstījums īsti iederēsies diskusijā, kas šeit ir sāksies par ļoti profesionālām un ļoti specifiskām lietām. Bet, katrā ziņā cerība mirs pēdējā, un tāpēc es atļaušos aizkavēt jūsu uzmanību 20 minūšu laikā, kas man ir atvēlēts apmēram, un parunāt mazliet par šo tēmu politika, tolerance un lojalitāti. Un man ir tāda klusa cerība, ka šie jautājumi varētu būt nozīmīgi pašreizējā situācijā katram no mums. Tāpēc, ka šeit nav gan katra sabiedrības loceklis pašreiz tādā vai citādā veidā ir spiests operēt ar vismaz šiem jautājumiem. Nevienmēr var būt apzinoties, ka viņš par to runā. Jā, tāpat kā viens Moljēra varonis ir visu mūžu norunājis prozā un tikai mūžu beigās par to ir uzzinājis. Ja? Bet jebkurā gadījumā es pieņemu, ka arī jums auditorijā, ieejot pie skolēniem vai kur citur, tādā vai citādā veidā šos jautājumus jāskat. Un es centīšos savā nelielā priekšlasījumā izvairīties no tādiem politiskiem vērtējumiem. Man ir savs viedoklis, es pieņemu daudziem klātsošiem ir arī savs viedoklis, kas varētu ļoti atšķirties no manējā. Un varbūt tikai vienu slaidu parādīšu, kas būs saistīts ar konkrētiem cipariem, un manuprāt, tā ir informācija, par kuru vienkārši vērts ir ņemt vērā. Un sākšu ar to, ka jau pagājuši 2 nedēļas kopš referenduma dienas. Ja? Un referendums kārtējo reizi apliecināja, ka mūsu sabiedrībā, un tas ir neapšaubām, tas visiem ir skaidrs, pašreiz pastāv diezgan būtisks atšķirības starp dažādām Latvijas iedzīvotāju un Latvijas pilsoņu grupām, it īpaši attiecībā uz priekšstatiem par to, kādā veidā, uz kādiem pamatiem valstī būtu jāveido ilgspējīgas un stabilas attiecības ar saviem pilsoņiem. Un kas man nedaudz satrauc? Mani satrauc tas, ka jau referenduma naktī var teikt, no vairākiem maniem kolēģiem izskanēja pilnīgi pamatots aicinājums valdībai, ka pašreizajā situācijā vajadzētu varbūt tādu pirms referenduma raksturīgo tādu dūru sišanu krūtīs, mazliet atlikt malā no abām pusēm turklāt, un vienkārši uzdot jautājumu, kas ir noticis, un noskaidrot, kas ir noticis. Ka tas vienkārši vajadzētu veikt kādu pētījumu nopietnu un noskaidrot, bet kas ir pamats. Jā? Jo mēs lielākoties pirms referenduma, mēs dzirdējām publiskajā telpā lāstus Lindermanim un citiem, jā, bet jautājums jau nav par to, ir viens Lindermans un ir 280 000, un tas ir nopietnas skaitlis, jo mobilizācija no abām pusēm bija nepieredzēta augsta. Lūk, un tieši tāpēc es atļaušos šeit tikai vienu ciparu minēt, un ja kāds interesējās, var paskatīties šos datus nesen izdotajā mūsu fakultātes ietvaros, mēs publicējām pārskats par tautas attīstību, un šeit ir interesanti dati, kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret etniskām vērtībām. Kā es redzētu, šeit ir krievi, latvieši, visi kopā, šeit mazliet ar krāsām ir problēma, tie ir tie citi. Ja, kas lielākoties arī ir, lielāko masu sastāda Ukraiņu, Baltkrievi un tā, jo igauni, lietuviešu
ir samērā maz šo citu skaitā. Un šeit es gribētu pievērst jūsu uzmanību, un tā ir aptauja, kas ir veikta vēl pirms sākās diskusijas ap šo Lindermaņa un komandas priekšlikumu pirms 2011. gada karstā pavasara, kad vispirms bija mēģinājumi rīkot, kā jūs zināt, citu referendumu. Un šeit ir jautājums tika uzdot visiem Latvijas iedzīvotājiem, ne tikai Latvijas pilsoņiem. Vai latviešu valoda jāprot katram Latvijas iedzīvotājiem? Un jūs redzat, 84,7% Latvijas iedzīvotāji saka jā. Un ja mēs paskatāmies arī uz Latvijas krieviem, 72,2% Latvijas krievi saka jā. Latviešu valoda ir jāzina visiem. Jā. Katrā ziņā tie cilvēki, tā ir cita lieta, mēs varam tālāk skatīties, šie cilvēki apliecina, ka jā, viņi saprot, ka to ir nepieciešams darīt, ka tā ir vērtība un ka tas būtu jāzina katram. Bet kad tiek uzdots nākamais jautājums, un nākamais jautājums, vai vienotības pamats ir latviešu valoda un kultūra, un vai valstī attiecības ar saviem pilsoņiem ir jāveido tikai un vienīgi uz latviskumu pamata, uz ko, starp citu, lielā mērā orientēta arī pēdējā integrācijas programma. Ja? Tādā gadījumā, redziet, te būtiski atšķirās šie vērtējumi, un ja mēs pastamies, tas ir 71% stipri mazāk kopā, un ja mēs runājam par krieviem, tie ir 46%. Un šajā ziņā tas ir tie cipari, par kuriem ir vērts domāt, un analizēt uz priekšu starp 72,2 un 46%. Katrā gadījumā tas nav jautājums par to, ka latviešu valoda nav jāzina, tas ir jautājums par to, vai vienīgās attiecības, kas stiprina saites starp valsti un iedzīvotāji, ir balstīts tikai un vienīgi uz latviešu kultūras un latviešu valodu. Bet tālāk reizē referendums uzliek arī citus jautājumus, un tā ir tādi vispārīgāki jautājumi. Tas ir pirmkārt jautājums par to, kā mūsu sabiedrībā veidojās attiecības starp atšķirīgi domājošiem cilvēkiem. Kādas ir attiecības starp politiku un morāli? Vai arī vēl var tā mazliet paradoksāli noformulēt šo jautājumu, cik politiski ir Latvijas politika. Kāpēc es uzdot tādu jocīgu jautājumu? Skaidrs, ka visi cilvēkiem parasti šķiet, viss, kas ir saistīts ar pārvaldu, viss, kas ir saistīts ar saistošu lēmumu pieņemu, ir politisks pēc definīcijas. Bet redziet, politika ir darbība un cilvēka dzīves joma, kur pastāvot dažādām grupām sabiedrībā, to komunikācijā, savstarpējā miedarbībā tiek meklēti dažādi viedokļu nostāju kopsaucējs un kompromiss. Un, ja mēs runājam par demokrātisko politiku, demokrātiskajā politikā cilvēkiem ir jāsarunājās. Viņiem jākomunicē savā starpā. Ja kaut kādu iemeslu dēļ šī komunikācija publiskajā sfērā mazinās vai vispār izpaliek, un tā arī gadās, tad tādā gadījumā mūsdienu literatūrā runā par antipolitiku. Saka, ka tā ir pārvalde, mēs pieņemam kaut kādas saistošas lēmumus, bet tie zināmā mērā neatbilst tam, kam jābūt politikā. Un tieši šajā sakarā mēs varam runāt, literatūra runā par antipolitikas paveidiem. Kādā gadījumā vispār par tādu antipolitiku var runāt? Pirmais gadījums to sauc par instrumentālo antipolitiku, tad, kad lēmumi tiek uzticēti pirmkārtam ekspertiem. Ko tad tur runāt? Ko tad tur diskutēt par lietām, ko eksperts pateiks, tā vajag rīkoties, un tad mēs pieņemam attiecīgi lēmumus un attiecīgi rīkojamies. Es atļaušos plaši nekomentēt, man ir pārāk maz laika. Tālāk amorāla antipolitika. Tas ir tas, ko parastais, lauku cilvēks parasti domā par politiku, skatoties no saviem laukiem uz Rīgu. Jā, tur ir tie politiķi, jā, tiem politiķiem ir kaut kādas vairāk vai mazāk sautīgas intereses vai kāds viņam čukst ausī, un viņš attiecīgi rīkojās maz domājot par to vēlētājā, un šajā gadījumā tā ir tāda atklāti amorāla politika, kā veikals, kā vienkārši zināmā mērā lēmumu pieņemšana ne tāpēc, ka tautai tā vajag, bet tāpēc, ka noteiktām ietekmīgām grupām vai pašām politiķiem vajag. Treškārt, mēs varam runāt par estētisko antipolitiku, kas parādās visur un visā pasaulē. Pēc kādām pazīmēm ievēl, Amerikas prezidentu. Ja? Lielā mērā ne tikai tas, ko viņš runā, bet kā viņš izskatās televīzijā, kādā veidā viņš spēj sevi pasniegt šajā, var teikt, vizuālajā veidā. Ja? Un ļoti bieži mēs varētu teikt, ka politika pārvēršas par tādu šovu. Un visbeidzot pēdējais, tā ir morāla antipolitika. Jocīgi skan, vai ne? Morāla antipolitika, ko tas nozīmē? Un ja mēs runājam par morālo antipolitiku, tad mēs varam teikt, ka morālajā antipolitikā kādas vērtības tiek pasludināts par ārpus jebkādas diskusijas esošajām. Un jebkurš mēģinājums nepiekrist šādām vērtībām, vai arī mēģinājums apšaubīt, kādā veidā šīs vērtības tiek īstenots, tiek uzskatīts par
morāli nosodām rīcību. Tad tas cilvēks, kas tā rīkojās, ir slikts tāpēc, ka viņš apšauba svētumu. Jūs, protams, man uzreiz varētu iebilst un teikt, ka jā, ir politikā tādas lietas, kuras ir ārpus diskusijas, piemēram, cilvēku tiesības. Ja? Bet tai pašā laikā, protams, te ir reālā problēma, kur mēs varam novilkt šo robežu. Un ja mēs runājam tieši par šo pēdējo referendumu, tad katrā ziņā tas, manuprāt, bēdīgākais, kas bija saistīts ar referendumu, ir tas, ka no abām pusēm faktiski un arī no valdošās koalīcijas būs nebija šīs vēlēšanās runāt un uzdotiem cilvēkiem jautājumu, kas tad ir par lietu, jo ļoti iespējams, ka jau šādā veidā būtu iespējams lielā mērā to spriedzi mazināt. Pēdējos mēnešos mēs esam pārparem daudz dzirdējuši par nodevējiem, nepateicīgiem līdzpilsoņiem, par to, ka vēl pēc 20 gadiem, un tad viss tas ir tā. Bet tai pašā laikā, acīm redzot, ja mēs runājam par lielu cilvēku skaitu, jāuzdod